Es esmu Liena Mackus, tēlniece. Bieži arī mainu mēdījus, tāpēc drošāk ar sevi saukt par mākslinieci, jo tas tā kā neierobežo tehnikās. Mans mākslas ceļš sākās mākslas skolā. Es sekoju savai māsai. Tāda loģisks turpinājums bija lietišķie, kuras izvēlējos tēlniecības nodaļu, bet otrs variants bija keramikas nodaļa. Tā kā ik pa laikam es atgriežos pie šīs nodaļas. Un pēc lietišķajiem tad sekoja Mākslas akadēmija. Arī es izvēlējos tēlniecības nodaļu. Un šobrīd arī es studēju profesionālajā doktorantūrā. Un tēlniecība ir tāda, priekš manis tā ir valoda, ko savādāk es nevarētu nekādos citos mākslas mēdījos izpaust. Ne tikai mākslas mēdījos, es nemācētu to izdziedāt vai rakstīt. Tā ir tiešām valoda, kur tu ar formu vari pateikt savu ideju. Mans mākslas process vienmēr sākās ar ideju, ar tēmu, un es esmu pamanījusi, ka tāda mana kopējā tēma tomēr ir daba, ainava, objekti. Tagad tās ir sēklas un dārza pupas, ar ko es esmu nedaudz apsēsta, un jau gadu es strādāju pie vairākām izstādēm, bet es atgriežos pie šīs tēmas vēl un vēl. Un tas process ir skiču veidošana, referenču meklēšana, tad ir telpiskās skices, tad ir zīmējumi 1:1. Tad noteikti tāda sadaļa kā eksperimenti ar materiālu. Keramikā tas ir neizbēgami vajadzīgs. Atgriežos ik pa laikam pie kādas bronzas liešanas. Tas, protams, ir arī jāuztic kādam citam, un tā ir tāda komunikācija ar meistariem. Un tad ir tāds droši vien būtisks moments kā izstāžu iekārtošana. Man tas ir ļoti svarīgi gan šī telpa, gan domāt par to scenogrāfiju, zīmēt skices, taisīt maketu, lai tas darbs tā kā iegultos tajā pareizajā, ne pareizajā, lai būtu īstā vieta. Es strādāju arī ar instalāciju un animāciju. Esmu veidojis arī scenogrāfijas Leļu teātrī. Tas arī ir tāda iziešana no tādas klasiskās izpratnes par tēlniecību, ka tu vari paplašināt to savu tēlniecības mēdīju, izmantojot telpu kā idejas nesēju. Kā es nonāku līdz savām idejām, ir droši vien tā kā atšķirīgi posmi kaut kā arī manā mākslinieckajā praksē, bet šobrīd tie ir tādi atrasti objekti. To es sāku savā rezidencē Grūzijā. Es biju vienkārši izmesta nekurienē, un es sapratu, ka es varu taisīt darbus no jebkā, no atrastiem priekšmetiem. Tas man ļoti uzrunāja, šī ikdienas faktiski tāda ikdienas estetizācija, ka tu vari atrast jebkuru, nokautušu zaru vai akmeni un no viņa iztēloties kaut ko vairāk. Un tas ir tas, ko es šobrīd daru. Es mēģinu izdomāt šīs asociācijas kaut kādiem priekšmetiem, sēklām, un tas pārsvarā tas viss saistās ar dabu. Es vienmēr izvēlos varbūt fiziski mazākas skulptūras, ko veidot. Es arī eksperimentēju ar materiāliem. Es esmu veidojusi plastilīna animācijas, kas netiešā veidā saistās ar tēlniecību, bet ir ļoti daudz šie materiāli, ko variēt. Varbūt tādā kopumā man atbild būtu, ka tēlniecība nav smaga, kad es to tā neuztveru, jo es varu izvēlēties to, ko es vēlos, vai to, kas man padodas, vai ko es varu pacelt. Un ja tas ir varbūt pārāk kaut kas liels, tad ir jāsauc palīgā. Es atceros porcelānam, es pieskāros pirms 10 gadiem pirmo reizi. Es strādāju ar veidojamo porcelānu. Lejamais tas noteikti nav tik drīz mans, varbūt pēc 10 gadiem. Bet tā bija izstāde Sveika galva. Tā bija arī dārza tēma, tāda ainava arī ar animāciju.
Tur bija gan plastilīna animācija, stop motion, gan porcelāns. Par dārznieku, kurš no garlaicīgajiem Latvijas krūmiem izgriež palmas. Tāds tā kā asprātīgs, sentimentāls darbs. Tā bija tāda mana pieskaršanās pirmā porcelānam. Es absolūti nesapratu, ko var no viņa uztaisīt, ko nevar. Man palīdzēja nodedzināt mana īstenībā pirmā skolotāja no mākslas skolas šos darbus. Viņa, man liekas, bija šokā, kā tik, tur bija miljons detaļu, un es viņus pēc tam līmēju. Un kaut kā es nedaudz pamācījos to porcelānu tādā pašmācības ceļā. Man tās māsas bija tik daudz sapirktas, ka viņas visu laiku stāvēja darbnīcā, un ik pa laikam es šis materiāls uzrunā kaut kādā veidā. Arī tā veidojama materiāla, tieši tā struktūra un tas gludums, un tas ļoti ievelkošs process arī veidojot. Protams, viņš tur staipās un gāžās un krīt, un tad izmisumā stupē. Bet es sapratu, ka pupas arī būs tās, ko es pamēģināšu veidot. Šīs tādas oliņas, sēkliņas. Kaut kā tas porcelāna reizē stiprums un trauslums arī man savienoja šo materiālitāti ar to ideju, ko es vēlos pateikt. Izstādē Porcelāna muzejā sākums. Es varētu teikt, ka tā būs arī tāda nedaudz tā kā stop motions ar dārza pupām. Tātad man ir iedoti 3 brīnišķīgi logi vai, vitrīnas, kā to nosaukt. Vienā būs dārza pupas tādā varbūt pierastākā veidolā, kā viņas izskatās. Tad nākamajā sadaļā viņas būs nedaudz tā kā atvērušās. Un 3. sadaļā tur kaut kas jau, būs iznācis ārā vai kaut kas notiks vairāk. Tā ir, tā izstāde ir turpinājums manai sēklu sērijai, bet šoreiz, tās būtu tā sērija sauksies sākums, un viņi būs tieši par dārza pupām. Un tur droši vien vēsture ir atkal pirms gada izstādē Tikai neraud, kuras arī izmantoja pupu kā tādu metaforu vispār sākumam. Šeit tādam radīšanas brīnumam, ko var arī salīdzināt ar sievietes ķermeni, ar visu šo reproduktīvo sistēmu. Tā ir tāda mana brīnīšanās par brīnumiem, tādiem dabas brīnumiem, ko es atrodu nejauši vai apzināti, un es viņus mēģinu padarīt par vēl lielākiem brīnumiem, kaut kādā izfiltrējot caur savu, pieredzi, savām rokām. Šo tēmu par augiem un tām nozīmēm es pētu arī savā praktiskās doktorantūras projektā, kas ir mēģināt atrast kopsakarības starp savu mākslas praksi un meklēt dažādas kultūras, teorijas, un arī meklēt dažādus māksliniekus, kas par to jau ir runājuši iepriekš. Un, tad es uzduros dažādiem citātiem un dažādām teorijām, autoriem, kas arī ļoti iedvesmo manu mākslas praksi un paplašina šo te domu. Pupai man ir ļoti personīgs stāsts. Viena no šīm pupām ir mantota pupa no manas vecmāmiņas, un tā ir tāda saikne ar šo te dzimtas sievietēm, un mums ir tādas vecmāmas dārza pupas, ko mēs sējam katru gadu, lai atkal iegūtu šīs vecmāmas dārza pupas. Un šādus stāstus es esmu dzirdējis ļoti daudz par tādām mantotām dārzkopības, pat iemaņām un šīm sēklām. Un arī mūsu ģimenes sievietes, es teiktu 98% mēs nodarbojamies ar dārzkopību, tas ir kaut kas vienojošs. Un, šī sēkla kā tāds simbols.
tai, nezinu, pārmantojamībai, tam dzimtas spēkam, tam sieviešu spēkam. Un atkal tur ir tas radīšanas brīnums un potenciāls.